Labdien! Pastāstīšu par tēmu zinātni un reliģiju un kāpēc es joprojām ticu Dievam. Tad esmu Latvijas Universitātes darbinieks, vadošais pētnieks, strādāju Astronomijas institūtā, iegūstu doktora grādu fizikā, turpinu nodarboties ar zinātni, rakstīt projektus, publikācijas, piedalīties konferencēs, starptautiski sadarboties ar cilvēkiem. Nozīmē zinātnes vidē, kas ir pie universitātēm. Tā vide man ir zināma, un tad es varu arī novērtēt, ko zinātnieki par šo tēmu domā par zinātni un reliģiju. Tātad otra svarīga lieta, ka esmu baznīcā gājis no 10 gadu vecumā, sākumā man tēdze sāka iet, un tad, kad pēc tam viņš arī kļuva mācītājs, un tā es visu laiku turējos baznīcā. Rīgā gājis Rīgas Golgātas Baptistu draudzē, nozīmē, ka es jau pagājis jau kaut 30 gadi, piedalījies nometnēs, ieguvu visu šādu te pieredzi. Un tagad es apprecējos arī sieva no baznīcas, un mēs arī regulēji ejam baznīcā un gribam to turpināt darīt. Un kāpēc es to stāstu? Jo tajā tēmā par zinātni reliģiju, es lasīju kā grāmatu, viņi saka, tie, kas raksta par šo tēmu, tie iedalās divās kategorijās. Vieni ir tie, kas grib pierādīt, ka Dievs ir, tie varbūt tie kristieši, un otrs varbūt ir tie, kas grib pierādīt, ka Dieva nav, tie nekristieši. Un tad viņi to abas tie virzieni atšķirās, kā katrs skatīsies. Nu, neticīgie varbūt tie, kas kritizē Dievu, tie varbūt pateiks, ka Dievs tiešā veidā neparādās. Mēs varam pateikt, Dievs parādies vai izdara brīnumu, Dievs neparādās, Dievs kaut kā slēpjās. Tāpēc varbūt Dieva nav. Tad, piemēram, arī no vēstures, ka ja sākumā bija, piemēram, daudzas reliģijas, arī latviešiem, tad tāds Dievs, un pēc tam laika gaitā saprat, ka nemaz tie Dievi nav. Varbūt tad samazinās to Dievu skaits, un tad viņi domā, ka varbūt tiešām visi cilvēki izdomājums, un, ja tā Dieva nemaz nav. Un tātad, kā kristiešiem šajā situācijā rēģēt, un cik pamatot ir šo te neticīgo tas viedoklis, tad es teiktu, kopējais tas priekšstats ir tā, ka vēl zinātnieki par šo strīdās, kā tur īsti ir. Un man dar tā salīdzināšu kā svaru kausi, piemēram, par Dievu un pret Dievu. Par Dievu mēs vienmēr varam pateikt, ka ir arī, kur Jēzus ir dzīvojis, viņš ir taisījis brīnums, augšām cēlies, un tas tur ap viņu notikuši tik daudz brīnumu, tad tas arī kaut kas neparasts, un ja viņš saka, viņš ir no Dieva nācis, viņš ir Dievs, tad varam tam ticēt. Vai arī vēl, piemēram, par Dievu, tad ir kaut kāda sava pieredze, ka Dievs ir palīdzējis un sakārtojis kaut ko dzīvu, vai tas, ka domājam par nāvi, domājam, ka jā, kopā ar Dievu mēs būsim pēc nāves, un tas palīdz mums dzīvot, tas atkal to pozitīvi, to visu noskaņo. Un tas izveido to balansu. Piemēram, man nav bijis, ka nosvēries, ka pret Dievu ir nosvēries vairāk nekā par Dievu. Un savukārt, ka tas par Dievu atkal nenosverās pārāk daudz, ka tas ir daudz vērtīgāk it kā pret Dievu, tas ir to, ka tu it kā gaidi, lai Dievs tev vada, un tam līdzīgi kaut kas tur sanāk no tā, kaut kas nesanāk, kaut kas kārtojas, kaut kas nekārtojas, un tad tu saki, ka tu nevari. Ka vienmēr šie svaru kausi nostājas it kā daudz maz līdzsvarā ar nedaudz to, ka vērtīgāk ir tā ticība Dievam, un tad, it kā tu pozitīvi skaties uz ticību. Un tad mēs skatāmies vēl par zinātnes viedokli, tad nozīmē, ja mēs gribētu tagad pierādīt Dievu, ko tad mēs darītu, tad varbūt varētu viens, ko var analizēt cilvēku lūkšanas, kas ir atbildēts, kas nav atbildēts, varbūt tur var atrast, ka kaut kur tiešām kaut kas ir īstenojies tā. Bet tas ir liels darbs, ka tur savākt kaut kādu statistiku, tur intervēt cilvēkus. Un, piemēram, katoļiem ir tāda svēto kārta, viņi ieceļ dažus cilvēkus, un tad viņa nosacījums ir tā, lai tur notiktu brīnums viņa dzīvē. Un tad viņi analizē šī cilvēka dažādas situācijas, vai tiešām tur brīnums ir, un tur analizē, kas ir dabiski procesi, tam līdzīgi, un tiešām brīnums tie ieceļ šo svēto kārtā. Tā var analizēt lūkšanas. Tad vēl viens virziens var analizēt tos pēcnāves dzīves pieredzi, ko cilvēki ir kaut ko redzējuši. Tur nesen iznāca Latvijas grāmatā. Viens bijušais teoloģijas fakultātes students intervēja vairākus cilvēkus, kam tas ir bijis Latvijā. Un interesants stāsts. Un tad no šīs pieredzes varētu kaut ko
iegūti. Tālāk varētu analizēt brīnumus, ko mācītāji dara, vai kas pie kristiešiem ir brīnumi notikuši. Tālāk varētu analizēt visādus tur burvjus, ekstrasensus, kur cilvēki stāsta, ka viņi dzīvo izgājuši no ķermeņa, kaut kur tur aizlidojuši, un tā tālāk, piemēram, tās ekstrasensu cīņas tur analizēt. Bet tur ir, ka no vienas puses analizēt vajadzētu, lai pierādītu, ka ir tā garīgā pasaule, no otras puses arī kristieši tur ir tā skeptiski par to vietu, kad saka, ka Dievs negrib, lai tur analizē tās lietas. Nu, neticīgi, varbūt vieglāk to būs saprast, neticīgiem varbūt teikt, tā ir cilvēku muļķošana, ka kristieši varbūt domā neanalizēt, lai neapstrīdētu, bet nu, ja tur personiski kaut kā jāanalizē šo, var teikt, garīgo pasauli, tad cilvēks varbūt pats nobīstās, tāpēc tā tur neattīstās. Un, nu jā, tā kā es mācījos, mēs arī veidojam grupu par zinātni un reliģiju, kur mēs tur apsveram tāds jautājums, un man likās, kaut kādi šitie virzieni tur ir it kā vērtīgi, lai censtos pierādīt Dievu. Bet, nu, tur, lai kaut kā tur iedziļinātos, tur tās grāmatās lasīt, nu, tas ir liels darbs. Un man likās, ka perspektīva varbūt tas virziens ir par to, kā tad dzīvot esošajā dzīvē, ar esošiem tiem dzīves priekšstatiem. Un man dar tāds padoms no psiholoģijas, ka katrs cilvēks veidos savu pasaules sainu atbilstoši tai dzīvo, piemēram. Nu, cilvēks var domāt pozitīvi pret citiem cilvēkiem, nu, kad cilvēki ir pozitīvi, un tad viņš dzīvos arī labvēlīgi pret cilvēkiem. Tātad. Viņš domās, ka viss ir pret viņu noskaņot un ļauni, nu, tad viņš būs kaut kā bailīgs vai negribīgs vai īgnis paliks un tā tālāk. Ja cilvēks izvēlās, ko viņš no tās dzīves atlas, kā viņš dzīvo un atbilstoši tam, tad viņš arī reaģēs. Un tad parādās, ka šī ticība Dievam, ka tā drīzāk palīdz dzīvot, ka tā taču dod mieru, piemēram, ticība par pēcnāves dzīvi, ka ar šādiem priekšstatiem tu dzīvos, var teikt, līdz mūža galam, pēc tam tu mierīgi nomirs, bet ja tu tur sāc šaubīties, nu tad tev pašam tad dzīvē kļūst bailīgi, un varbūt pirms nāves ir bailīgi. Un tas nozīmē, ticība Dievam parādās vērtīgi ar to, ka viņi ir, nu, palīdz cilvēkiem dzīvot. Un kā tur analizējuši, ka tas varbūt palīdz samazināt depresiju un tā tālāk. Un tad, tā es saku, ka zinātne vēl domā par to Dievu, nu, lai gan kopā grib pierādīt, tad kopā ir skeptiska, bet es varu teikt, ka zinātne vēl nav tik daudz attīstīta, ka cilvēki viņi pat nesaprot, kā cilvēks var eksistēt. Ja, piemēram, jūs esat mācījušies fiziku, jūs zinat, tur ir, kad sāk mācīties, tur runā par Brauna kustību, daļiņas kustās haotiski, bet tam viņas tur kaut kā tur samaisās un tā tālāk. Un tagad jūs iedomājaties, kosmosā lido tās daļiņas, un beigās tās daļiņas apvienojās, un pašas sāk staigāt kā cilvēks. Un pēc tam viņš iegūst vēl saprātu. Un jūs pat teiktu, no fizikas viedokļa tas ir neprāts, tādam cilvēkam vispār nevajadzētu eksistēt. Bet redzam, mēs cilvēks eksistējam. Un tas jau ir tāds viens brīnums. Un tad viens ir, kad analizēt virzības, piemēram, saprast cilvēku, un kur tas zinātnē vajadzētu tālāk darboties, piemēram, saprast kaut vai cilvēku kā slimības ārstēt, kā viņam ilgāk dzīvot, vai mākslīgi uzkonstruēt cilvēku pa atomiem. Nu, to vēl patreiz nevar, visas slimības arī nesaprot, nu, tad varbūt tas būs pēc kaut kādiem gadiem, varbūt pēc 1000 gadiem, tad varbūt tas skats uz reliģiju būs citādāks. Un tad, kad lasu par zinātnes reliģijas vēsturi, un tu redzēji, ka ir tie pasaules aina mainās cilvēkiem, un tas arī veidojās kaut kāda ticības krīze, piemēram, ka viņi domāja, ka atklāja, ka Zeme riņķo ap sauli, un tad likās kā, taču vajadzētu būt tā, ka Zeme ir centrs un viss riņķo ap Zemi. Un tad likās viss tā ticības krīze un tā tālāk, ka nevar būt planētas, likās, ka tie zvaigznes ir kaut kādi balti punkti kosmosā, tad likās, ka tas viss apgāž. Bet mūsdienās teikt, ka tas taču vēl neko nenozīmē. Un saistībā ar Dievu var teikt, ka ja cilvēks var izveidoties no saprātīgas būt no esošiem atomiem, kāpēc nevar Dievs izveidoties no kaut kādiem citiem elementiem, daudz lielākiem, piemēram, miljonus reižu lielāks kā cilvēks un tā tālāk. Tad, ja grib tā precīzi sekot, tad tur vēl daudz kas ir jāpēt. Un tad patreiz ir tāda neskaidra situācija, un tad kā tad šajā neskaidrā situācijā dzīvot, un tad man vēl padoms, kad ir cilvēkiem ir svarīgi, gan uzticēties Dievam, gan arī domāt pašiem. Kādreiz bija tāds teiciens tiem, kas bija klosterī, ka
ticiet un strādājiet, vai lūdziet un strādājiet, nu, lai nebūtu tā kāds lūdz un nestrādā, bet, nu, ja viņš strādā, tad ir kaut kāds balans, tāpat arī var teikt, ka vajag domāt un uzticēties Dievam. Un arī tā, no manas dzīves pieredzes teikt, ja es vairāk tajos brīžos, ka man liekas, nu, Dievs vadi un es neko nedomāšu, es kā gaidu, ka Svētais Gars man kaut kur vadīs vai ko tur virzīs, tad tas tur tālu nekur netiek, bet cilvēkam ir dots prāts, kas var teikt ir kaut kas unikāls un cilvēks var izdomāt un domāt visu, ko var izdarīt, bet nu, tad ir kaut kāda robeža, kur viņš vairs nevar saprast, un tad var uzticēties Dievam. Tad, domāju, paralēli, ja grib kaut ko darīt, tad tu izdomā, un pēc tam arī tu uzticies Dievam, vai tas ir kā saskaņā ar viņu, tā tālāk. Tas palīdz dzīvot, un tā tad šajā, varbūt tajā neskaidrajā situācijā, kā tad dzīvot, pirms man palīdz tā domātāja pieeja, varbūt tas Nikodēma tēls, kurš varēja uzdot Jēzum jautājumu, piemēram, kā tad cilvēks var nomirt, atgriezties mātes miesā un piedzimt vēlreiz. Un tad viņš uzdeva viņam kaut ko jautājumu, Jēzus tur atbildēja, varbūt Nikodēms nesaprata, bet Nikodēms varbūt bija ar veselu saprātu domājot, saprat, ka Jēzu kaut kas ir, varbūt viņš visu nesaprot, bet viņš varēja uzdot jautājumus. Tāpat arī mēs varam, kā zinātnieki, uzdot jautājumus, un to, ko mēs nesaprotam, varbūt paliks bez atbildes, piemēram, kāpēc Jēzus nevarēja uzrakstīt tos savus mācību, nodiktēt, kāpēc vajadzēja tur kaut kādus atsevišķus momentus tikai uzrakstīt, viņš varēja nodiktēt, kāpēc viņš konkrēti neteica, kā tur būs ar debesu valstību un tā tālāk, bet viņš izvēlēs šādi. Otrs par to, ka mēs prasām, kāpēc Dievs izvēlējās to taktiku, viņš var teikt slēpjas no cilvēkiem, kāpēc viņš neparādās debesīs, lai mēs visi viņu varētu redzēt. Bet tā viņš izvēlēs, ka jūs skatāties to Bībelē tos līdzības, tad tur arī teica, ka ja Jēzus tā pieeja bija saviem mācekļiem, viņš paskaidro kaut kur vairāk, bet pārējiem viņš neskaidro. Un tad jautājums, kāpēc tad Dievs tā ir izvēlējies, bet viņš tā ir izvēlējies. Un tad, lai šajā te, domājot par Dievu un par zinātni, tad viena no svarīgām pieeja tā, ka vajag uztvert visu, kā ir, nepadarīt Dievu vai tos novērojums labākus, lai it kā atbilstu Dievam, bet un cerēt, ka tajos esošajā situācijā, ka Dievs tāpat darbojas, jo viņš jau teikt, ir realitāte. Un tur bija kādreiz, tas stāsts laikam par Bībeles vecās derības tulkošanu, un tad bija tāds stāsts, kad 40 cilvēki tulkojuši, un viss pēc tam salīdzinājuši, un viss ir sakrita, un tam līdzīgi tādējādi, lai pamatot dievišķā tulkojumu. Ja mēs zinām mūsdienu tulkošanas pieeju, tad katrs tulko savādāk, protams, tie vārdi atšķirās, un tad kāpēc cilvēks vajag muļķot vai stāstīt šādus stāstus, ka viss sakrita, tam līdzīgi es teiktu, ka nesakrita. Es tagad mūsdienās skatāmies kaut kur video, kur kāds mācītājs tur uzliek rokas un cilvēki rīt nost un saka, ka tas ir liels Dievs spēks, iespējams, ka tur arī viņš māna cilvēkus. Un it kā, lai piesaistītu labu mērķa labā, un tad tajā tēmā par zināt reliģiju, tad vajag būt tai drosmē, ka tu nemāni un centies saprast, kā tur ir. Un tad, ja Dievs klusē, tad tāds viņš arī ir. Un tad, ja Dievs beigās, piemēram, jūs tur visu kaut kur analizēsies un parādīsies, ka Dievs tur nekādīgi neizpaužās, tad vienīgais paliek, ka mums ir stāsts par Jēzu, ka mēs uzticamies viņam un sekojam viņam. Un tādējādi uz tā pamata mēs arī ticam. Bet, es tā ceru, ka, ja tur analizēs tos visus Dievu pierādījumus vai to, kā Dievs izpaužās, tomēr parādīsies, ka Dievs tur kaut kā izpaužās. Tie kopējie mani tie novērojumi, tad kopējie tie secinājumi tā, ka tur var censties pārbaudīt, pierādīt un censties, tur var ieslīgt kaut kādās atsevišķās lietās un tur tālāk drīzāk jākoncentrēs to, ka, piemēram, kas palīdz dzīvot, tad domājiet līdzi, uzticaties Dievam, tas, ka jūs ticat Dievam nākat uz baznīcu, tas ir noderīgi jums. Varbūt tāda padoms, tad ko darīt, ja cilvēki tur prasa, kāpēc tu nāc baznīcā, tu var pateikt, tas man palīdz. Un tad cilvēks, domāju, būs negatīvi pret cilvēku, ja jūs centīsiet viņiem tur pierādīt kaut ko savu taisnību, aicināt visus uz baznīcu, to viņi negribēs, bet jūs sakat, ka
jūs nākat un jums tas ir vērtīgi, jums tas palīdz dzīvē un tā tālāk, nu tad viņi jūs cienīs. Tieši tāpat arī, domāju ka es darbojos savā darbā un eju uz baznīcu un es adekvāti darbojos savā ikdienā, tad viņi arī ciena un varbūt dažreiz arī ieklausīsies tajā mācībā par, ja, piemēram, mans priekšnieks arī vienreiz atnāca uz Ziemassvētku dievkalpojumu pie mums. Nu jā, un tad jums kā pusauģiem, ko es varu novērtēt, tad, ko jums var ieteikt, piemēram, novērtēt to, ka jūs esat katrs vērtība, ka jūs esat noteikti vērtība Dievam un jūs esat noteikti vērtība draudzē un ģimenei. Draudz ir tas, kas novērtē jebkuru cilvēku. Man liekas, ārpus draudzes varētu būt tā, ka kāda tur cilvēks tur apceļ vai nepieņem, nu tad draudz tā vieta, kur vienmēr var atgriezties, un jūs tur pieņemsit. Es aicinu uzticēties Dievam un domāt arī pašam ar savu prātu, jo sanāk tā, jūs visi esat izdomājuši, un tad jūs arī sabiedrība cienīs, nu, jo jums ir kaut kāda loģika, un jūs vēl uzticaties Dievam, tad ir nozīmē ļoti labi, jā. Paldies par uzmanību, aicinu arī jūs apmeklēt baznīcu un turpināt izglītoties. Mūsdienu izglītības iespējas ir arvien plašākas. Jūs varat mācīties augstskolā Latvijā vai ārzemēs. Visu labu!